Kādīt reizi tad, kad indiņāņi pārtrauc kara darbību, viņi sasēžās ap lielu ugunskura, izpīpē miera pīpi, lai nekad vairs nekarotu. Super! Tad uzpīpēsim mēs arī. Katrīna, tu tā kā esi ģēnijs, nu? Nē, pagaidiet, Katrīnai taču tagad ir jāiet gulēt. Nu, lai taču bērns drusku paskatās televizoru. Jūsu zināšanai ir jau 15 pāri 10. Nu, un tad? Tad lielisks arguments. Mīļās vecmāmiņas, nestrīdieties. Man augšā arī ir televizors. Cieši skatīties tur. Nu, labi, nāc. Tev tā piestāties vārciņi tik skaisti izskatās. Nu, profesor, nu labi izskaties. Profesor, uzpīpēsim. Nē. Profesor. Es tiešām nezinu. Ko tu nezini? Nu, kā mēs viņus veselu nedēļu izturēsim? Viņi taču nav īsti riktīgi. Nekas vandālīt, gan atšausimies. Bet vispār tie radiņi baigi. Gunčam vienu glāzīti neļauj izdzert. Tad neņem viņus galvā. Jā, sirds viņam esot. Ko tad es esmu bez sirds, Johaidi? Bubi, tu man esi tāds. Kāds? Nu, tāds, kā tu tikko teici. Nā, bez sirds, jā. Nu, tāds. Kāds? Neatvairams. Un šitiem cilvēkiem, šitiem cibuļiem Reinis gribēja uzticēt bērnu. Tu vari iedomāties. Pēduki, viņi arī ir vecvecāki. Nu un tad? Tāpēc man nav jāpacieš viņu gājienu. Pēduki, nu ko? Nekušini tu mani.